Hallo, te atkal mēs. Ir maisiņā, man burciņa un buņģiņa un burciņa. Ir maisiņā, man buņģiņa un burciņa un buņģiņa. Un vairs nekā. Tas laikam būs dīvaino konserva apskats. Nu, šodien mums ir dīvainai konservi. Kopumā ir 6. Nav tā, ka baigi dīvainie ir visi. Ir daļa, ko es ēdu diezgan pat regulāri. Sparģeļus? Sparģeļus. Es ēdu regulāri. Man garšo līgu, līdz šim es neesmu varējis pierunāt, pagaršot. Tāda smuka manta. Redzēsim, to droši vien garšosim pirmo. Kas tev viņos garšo? Tu jau neesi pagaršojis, tu nezini. Tāpēc es prasu, kas tev viņos garšo. Grūti pateikt, varēsim uzspriest. Tad ir tāda manta kā artišoki, ko es pašus artišokus, man liekas, dzīvē kaut kāds pāris reizes esmu ēdis. Bet ne konservantā. Vēl droši vien liela daļa no visiem, kas zina, ir kaperi. Tikai šitiem kaperiem tā lieta ir tāda, ka viņi ir milzīgi, salīdzinot ar tiem, ko mēs parasti veikalā nopērkam. Un tad garšosim, kā ir. Šogad bijām Grieķijā, Rodā, tur bija visgaršīgākie kaperi, kādas es esmu ēdis. Skatīsimies, vai ir kaut kas tūks tam vai ne. Tad mums ar līgu abiem garšo līčas, ko mēs arī esam testējuši jau svaigā veidā. Tagad ir konservētā veidā. Paskatīsimies, ir garšai kaut kāda atšķirība, nav. Lieta, ko es esmu ēdis, bet tikai tā pagaršojis, ir bambusu, kaut kāda, nezinu, kā viņš saucās, bambusu dzinumi, bambusu strēmeles. Tādā burciņā. Pieļauju, ka varēs just, ka viņas no koka nāk un ir ļoti kokainas. Jā, no šitiem visiem laikam vienīgais, ko es gribu pagaršot, tas ir līčas. Par pārējiem... Un tas, ko es visvairāk gribu pagaršot, ir... Pelmenis? Jā, pelmenis. Tās ir palmu serdes, es nezinu, kā viņas pareizi saucas. To, ka palmas arī mēdz ēst, es vispār uzzināju samērā nesen, tad gadījās veikalā meklējot buņģuņus un burciņus atrast, ka tādas eksistē. Tā jau izstāstīja ir glīši. Jā, mēs vērsim vaļā droši vien no pazīstamākā gala. Sparģeļus būs garšojuši daudz, tā kā es pat nezinu, vai tā ir baigi dīvainā burciņa. Man tā ir dīvaina burciņa. Jā, jo es mēģināšu viņu kaut kā izķimerēt, jo šito es samērā bieži. Es jau uzreiz jūtu smaržu. Jā. Es nezinu, vai man... Jo sparģelim ir tā, ka viens gals, tas, kas ir tas auga augšējā daļa, šitā te viņš ir tāds tā kā pasta tāda, mīksts. Otrs gals, tā, kas ir zemē tuvāk daļa, tā jau cieta un dažreiz tā diezgan, var redzēt, tādas šķiedras. Un tad tā viņš arī izskatās. Man tas viss ir jāpēd viens lietas? Es domāju, ka būtu vēlams, ka tu apēdi visu. Sāc ar droši vien to garšīgākais, man garšo vismaz tā mīkstā daļa augšā. Viņš ir tā. Viņš ir mazliet sāļš. Tāda sava garša viņam ļoti izteikti nav. Man pirmā brīdī... Otrā pusē viņš ir tāds, stiegrains. Mīksts. Un gan vienā, gan otrā pusē, bet, tā augšējā daļa ir pavisam mīksta. Man zina, kā viņš līdzīga garša liekas, kā zirņiem. Jā, varētu būt. Līdzīga garša. Un tagad mazliet, ja jūs arī nolemsiet pagaršot sparģeļus, pēc tam, kad jūs iesiet uz toleti, nestabīstieties, ja kaut kas mazliet smaržo, kā tam nevajadzētu smaržot. Jo aptuveni 50% no cilvēku
urīns pēc sparģeļas ēšanas smird. Tiešām smird. Pusē it kā nesmird, pusē smird. Un tad cilvēki bieži satraucās, ka kaut kas nav kārtībā. Bet izrādās, pie vainas ir sparģeles. Kaut kādu diennakti tā smaka 12 stundām iziet. O, tik ilgi pat? Es laikam, man pietiks ar vienu. Viņš ir tāds pišķiņ pēc zirņa. Jā, var ēst. Nav tik traki īstenībā, man likās, ka būs trakāk. Nākamo mēs ņemsim kaperu. Tos gan es arī bieži pērku, bet es neesmu nekad pircis tik lielus, kā ir... Bet viņiem arī iekšā. Viņiem būs sēkliņas, nu re, kur izskatās viņi. Kāds aromāts. Viņi ir parasti retiķi. Tas ļoti spēcīgi. Es jau jūtu no turienes. Šeit tāds kārtīgs retiķēns. Atgriezīsim. Nu, parasti viņi ir tādi mazi, tur tādi odziņi, podziņi. Paskatīsimies, kā tad. Tas garšo es atgriezīšu. Vaļā. Viņš ir šitāds iekšā. Viņam iekšā ir tādas sēkliņas. Te, piemēram, ir cietā. Te piemēram, šinī ir lielāks tās sēklas. Nezinu, kāpēc. Apskatīsimies, kas ir. Šis pavisam mīkstais gar mazām sēkliņām. Šis tā kā maziņš arbūziņš no malas. Ņem. Un tiešām jāda? Tu esi garšojis, tev garšoja. Tev likās, ka negaršos, tev garšo. Tā. Šitais būs tas mīkstākais, mēs tā mazākajām sēkliņām, kas vieglāk pārgriezās. Principā tu ēdi tīru etiķi. Viņam ir kaperīga piegarša, ja kaperi garšo. Kundzei negaršo. Viņš ir, etiķis. Viņš ir ļoti. Nē. Es nolikšu vienkārši nosmanēt. Labi, noliec. Un ja tam cietām sāklām. Viens šķīvīts ir pilns. Viņš ir. Nē, šito es tiešām negribētu. Nē, šits nav ēdams. Jā, līčus mēs atstāsim droši vien saldējā. Artišoks vai bambus? Artišoks. Tā. Pie vienām sāpēm. Par cenām šitiem produktiem kāds kungs aizmirsa paņemt čeku veikalā, līdz ar to cenas. Bet mēs viņus pirkām Sky veikalā. Tās cenas nebija dārgas, tur bija robežās no 2 līdz... Šis, man liekas, palmas bijis dārgākas, ko 5 eiro. Jo es pieņemsim Rīmī veikalos un neesmu pievērsus, godīgi sakot, šitiem uzmanības. Gan jau, ka tur ir, nu varbūt palmas, tur nav Neko, artišoks izskās īstenībā diezgan smuki. Ņem 2 sārā. Tā. Es viņu vienas pārgriezīšu pusēm. Apskatīsimies. Būs kārtībā viss vēderam. Viņam tādas iekšā vienkārši daudz lapiņas. Marinēts artišoks. Jā. Ārējās lapiņas droši vien būs cietākas. Cietāks? Man neko liekas tieši otrā tā kā kāpos. Nu, čiņ. Karstveru. Man viss ir jāliek mutē. Man garšo, bet es neesmu ēdis marinēt. Viņam ļoti interesanta garša. Vidējais ir, vidus ir mīkstāks. Viņam ļoti īpatnēja garša. Viņam ir īpa. Pēc kā viņš? Kas es tāds varētu? Ne tā kā kapos, ne tā kā. Man garšo, zini? Viņš ir tāds, mazliet tāds, viņš ir kaut kāds bišķi etiķītī. Nu. Tāpat marināda arī tāpat līdzīgi garšo, viņi tādi ļoti. Un šits man liekas labāks nekā kaperi. Man katrā ziņā labāk garšo. Pārgriezīšu vēl šito, izņem to. Ņemsi? Jā, šitos var apēst. Jā, es biju gaidījis būs sliktāk. Jā, es arī. Viņš ir tāds bišķiņi tā kā... Es nenāk tagad prātā. Ļoti īpatnēji. Kas tas ir? Es ieteiktu. Jā, nu vidus būs mīkstāks ārēji. Bet tā... Man diezgan laba manta. Man liekas, ka marināts garšo labāk nekā svaigs. Es esmu ēdis, man liekas, nu svaigi nē, bet vārītu. Nu jā. Un. Vārīts. Šito mēs
100 punktu, ka izveidīsim. Viņš ir ļoti... Jā. Nu, viņš ir daudz labāks nekā es biju gaidījis. Jā, tas noteikti. Tā es te tikmēr cīnos ar bambus strēmelēm. Jā, pareiz bambus. Vēl ko mēs gribējām varbūt patestēt, bet es kaut kā tomēr nobijos. Ir vīnoglapas marinētas, viņas laikam var kaut kā ēst. Vīnoglapas. Bet es kaut kā domāju, ka vēderam būs pietiekami ciet. Jā, ciet. Izstāst tā kā mazie frī kartupelīšu. Tiešām izskatās, tā kā būtu friškas sagrieztas. Tā pilnīgi vēl. Pagāršā, bet tādas svaigi. Smažot, kaut kas ļoti slikti sāk smažot, laikam no... Nopietni? Nē. Pasmažo. Tā normāli ievelc. Man patīk, bet zini... Pēc kakā? Nē. Bet zini kā, pēc ābolu sēkliņām. Jā. Ar krāsu kopā sajūt. Kādu krāsu? Šausmīgi dievs. Nē, man patīk. Viņš smažo, manuprāt, viņš smažo tieši tā kā ābolu sēkliņas, kad tu pārpod viņus. Tā. Jā. Nu, ko? Nē, ok. Ņemam pa... Čupiņai. Es jūtos iedrošināt no smaržas. Garšos viņš droši vien pilnīgi tā. Tikai nesaka reakciju. Kā tāda? Mēs nevienādi. Ņem normāli čup. Nu, garšo viņš tā kā smaržo, bet tā smarža ir briesmīgi. Garša arī ir diezgan. Nē. Ēd. Nē. Jo viņam ir... Ui, nē. Tā kā ķimikālijas kaut kādas ēst. Jā, bet arī chlors. Bet smaržo viņš tieši tāpat. Nē. Smaržā viņai nav tik izteikti. Smaržā viņš tā kā... Šito mēs laikam neizēdīsim. Man būs... Bet kur viņi... Nu, es taču... Nu, man... Bet... Kur viņi vispār izmanto? Neskatījos? Es viņas ēdījis pie... Kad iet grilēt visādas dārzeņas kopā Dada. Ir tāds viņam bišķi. Jā, tur varēja uzkrāmēt. Es nekad nebiju mēģinājis. Labi, šo es nolieku. Tā kā mēs aptuveni zinām, kā līčas garšo, bet mēs nezinām, kā palmas garšo, tad drošāk ir līčas atstāt beigās. Jā, lai var beigt. Tādu patīkam noti. Nu, Hulk dod man spēku. Hulks nedod spēku. Mēs piedzīvojam tehniskas problēmas. Apšausmas. Es esmu spēcīgs. Šitais labi smažo. Jā. Viņš ir tāds... Akal zirnīši. Pēc marinādes, tā. Paskatīsimies. Ka interesanti. Bet pārgriez uz pusēm. Jā, es pārgriezu. No gala viņš ir tāds... Tā kā ciplanētietis. Kāds ciplanētietis? Nu, tā dīvaini izskatās. Viņš zina pēc kā esat tāda liela izņem vēl sieriņa. Pikniks sieriņiem. Es pārgriezīšu garaniski vienu. Tad var redzēt, ka viņš ir no... Jā. Smuki. Tādām šķiedriņām. Te vidū, pašā vidū ir tāds tā kā serdīte, kura nav tik šķiedraina, bet viss pārējais ir. Tā, kā tu gribi garaniski ēst vai sasiskā? Šitā es gribu. Pēc kā šis izskās? Pēc rūķīšu toalas papīra. Roļļā. Kāda rūķīšu toalas papīra? Nu, kad redzēs rūķīšiem toalas papīra, tad redzēs. Man nav dakšu. Nē, tāpēc, ka es paņēmu tavu. Tā, nu. Tā, nabaga vēderam būs traki. Var visu likt? Priekš palmas. Nu, es nepateiktu, ka tā ir palma. Tas ir kaut kas marinēts. Tā marināta nav baigi stiprā. Tā kā marināta sēne. Sēne, jā, es gribēju teikt tieši tā kā sēne. Nē, šitas ir ok. Marināta sēnīte, es teiktu. Tikai ir savādāk labāk konsistence. Jo līgai negaršo glumās lietas. Marināta sēnes ir glumas. Šitais ir tāds bišķiņ tās stiegras nāk klāt, bet jā. Ja jūs esat tāžuši, tā kā marinētas
Bērzlapes. Nezinu, nāc. Tā kā man mamma marinē bērzlapes, ik pa laikam man ļoti garšo. Bet šitā Garša ir ļoti līdzīga, tā marināta laikam ir diezgan līdzīga. To mēs droši vien izvēdīsim. Tā. No kurienes mums viņš ir ieradies? No Vācijas. Ražots Vācijā. Es neticu, ka tās palmas ir augušas Vācijā. Varbūt tā. Mēs nezinām. Un tagad? Visu pa Vāciju. Deserts. Jā. Šits ir, un beigās bija vēl trakāk nekā bambus. Nezinu, no kurien. Viņš ir lobīts, protams. Nav kauliņa pa vidu. Tas nav? Ir labi. Tā izstāst, ka nav. Jā. Tā. Jo turp. Es esmu gatava. Tā tas izskatās, jā. Mēs garšojam eksotisku augļu testā. Jā, jūs varat nostīties to video. Kas nav redzējis ar visu mizu kauliņiem, lobijām. Tad te ir tikai pats labums palicis. Izskatās tā. Nu, līdzīgi kā jau līču, varbūt mazāk caurspīdīgs. Un nav tā konsistencija. Bet smaržo tās burka pēc... Bet viņā nav, nē, kaut gan pataustot ir gan. Nu ir ko, tā pats. tāds šampiņoni galviņi. Šito mēs izēdēsim. Tas ir ļoti labs. Jā, es gribu vēl. Nu, pārgriezīšu, lai varbūt redz, kā tas izskatās. Tā man gan ir nazis, un te viss ir ar visām marinādēm. Viņš izskatās tāpat kā nepārgriezts. Ir labs. Jā, šis ir garšīgs. To es tikmēr rezumēšu. Viss negaršīgākais, man liekas, bija bambus. Jā. Diezgan viennozīmīgi. To mēs vairs nepirksim. Diez vai arī izēdīsim. Pārējās lietas īstenībā bija tādas, ko mēs noteikti izēdīsim. Līgai. Aiz bambusiem droši vien nāks artišoks. Tad nāks, es pieļauju tev, spardielis. Jā, laikam. Artišoks. Vai es šito laikam nosaucu par tie kaperi. Tad grūti pateikt. Īstenībā artišoki un palma, kas bija tās lietas, ko es nebiju īsti ēdis marinētas nekad. Tās ir garšīgās. Man likās, ka palma garšo labāk nekā katrā ziņā es biju iedomājusies. Nu jā, no visā es ieteiktu vienkārši, kaut gan ko es varu zināt, kāds jums būs bambus nepirkt, pārējo mierīgi var pirkt. Tā, pērciet, testējiet kaut kādas lietas, kas ir varbūt netik tradicionālas. Atradīsiet lietas, kas garšo, atradīsiet lietas, kas negaršo, savādāk cik ilgi varēst baltmaizi, kartupeļus, vēl ko mēs tur latviešā. Ilgi. Tā kā bet vajag atšķaidīt kaut ko, vajag pamēģināt kaut ko mēs turpināsim ēst. Jums mēs sakam čau. Čau!